Darba kārtībā šodien ir 8 jautājumi. Un pirmie 2 jautājumi ir izskatīti iepriekšējās komitejās. Tad es atļaušos sākt izskatīt pirmo jautājumu. Un tas ir par Noda pašvaldības arhīva nolikumu izdošanu. Nebūs droši vien jautājumu, neraisīsies debates un aicinu balsot. Seši par. Slēdzu balsošanu. Pārējām pie dienas kārtības nākošā jautājuma, un tas ir par arī izskatīts iepriekšējā komitejā Preiznes Noda pašvaldības saistošu noteikumu dokumentu un arhīva pašvaldības kārtība Preiznes Noda pašvaldībā izdošanu. Tā, sāku izskatīšanu. Vai būs, nebūs droši vien nekādu jautājumu? Tā būs. Un lūdzu balsosim. Sešas balsis par, slēdzu balsošanu. Jautājums ir izskatīts un virzīts izskatīšanai tālāk domas sēdē. Pārējām pie dienas kārtības 3. jautājuma. Un tas ir par atļauju Natālijai Bernānei savienot amatus. Ziņo mums Iveta Ladnā. Jā, labi, vēlreiz. Tika saņemts Rēzeknes Noda sociālās aprūpes centra vadītājs Natālijas Bernānes iesniegums ar lūgumu savienot amatus ar aprūpes centra vadītāja amatu ar Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmijas jomas eksperta amatu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka vienu dienu, tas ir 2025. gada 9. janvārī, pamatojoties uz uzņēmuma līguma pamatā noteikto, pildīs amata pienākumus jomas eksperti, kas tajā ietilpst. Ir uzklausīt studējošo kvalifikācijas eksāmena atbildes, novērtēt studējošo sniegumu atbilstoši prasībām un novērtēšanas kritērijiem. Tātad piedalīsies kā eksperts eksāmena eksaminācijā. Un saskaņā ar likumu par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā lūdzu atļaut Natālijai Bernānei savienot Rēzeknes Noda sociālās aprūpes centra vadītājas amatu ar Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmijas jomas ekspertes amatu. Vai būs jautājumi? Lūdzu. Vienu dienu gadā, jā? Nē, tikai vienu reizi. Tikai tas būs. Tā ir komisija. Tā ir komisija, valsts pārbauda. Tikai nevis katru gadu vienu, bet tikai vienreizēja. Viss. Viņi aizbrauks, pieņems eksāmenus, un tas 4 stundas būs. Tika norādīts, ka būs 4 stundas šis eksāmens. Pieņems eksāmenu un viss. Vienreizējs pasākums. Vēl jautājumi? Balsosim, lūdzu. Balsots tā. Slēdzu balsošanu. Vienam nav iebildumi. 6 par. Jautājums izskatīts. Pārējām pie dienas kārtības 4. jautājuma. Ļoti līdzīga jautājuma par atļauju Intai Greivulai Lucai savienot amatus. Jā, tika saņemts Rēzeknes Noda pašvaldības sociālā dienesta vadītājs Intas Greivulas Lucas iesniegums ar atļauju savienot amatu ar Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmijas jomas eksperta amatu. Tieši tāpat 2025. gada 9. janvārī tiks pieņemts šiem eksperta pienākumi tiks pildīti, uzklausīt studējošo kvalifikācijas eksāmena atbildes, novērtēt studējošo sniegumu atbilstoši prasībām un novērtēšanas kritērijiem. Un tāpēc lūdzu atļaut Intai Greivulai Lucai savienot Rēzeknes Noda pašvaldības sociālā dienesta vadītāja amatu ar Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmijas jomas eksperta amatu. Vai būs jautājumi? Nebūs. Lūdzu balsosim.
nobalsots. 6 par, jautājums izskatīts. Paldies. Pārējiem 5. jautājumā, un tas ir par dzīvojamās telpas tiesību atzīšanu personai. Ziņotāja Rita Žurdzina, lūdzu. Labdien! Tika saņemts iesniegums par pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu speciālistam. Šis speciālists strādā Rezeknes novada komunāla servisā un lūdz izīrēt dzīvokli. Lūgums virzīt šo jautājumu uz domesēdu lēmuma pieņemšanu un atzīt minēto personu par tiesīgu īrēt pašvaldībai piederušas dzīvokļu telpas un iekļaut attiecīgā reģistrā ar kārtas numuru 3. Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Man rodas, protams, kā vienmēr tāds jautājums par to, cik plaša mēroga tie speciālisti mums. Reāli tā ir problēma. Jā, es saprotu. Jā. Tātad nav citu jautājumu. Tad balsosim. Tas ir. Tā, visi 6 nobalsojuši. Par pārējiem pie dienas kārtības nākamā jautājuma. Pārdzīvumās telpas īres tiesību atzīšanu personai. Ziņo Rita Žurdzina. Saņēmam iesniegumu par iekļaušanu reģistrā un dzīvojamās platības izīrēšanu daudzbērnu ģimenei. Ģimene dzīvo īpašumā, kurš pieder citai personai. Tātad ģimene pieprasa vēlas īrēt pašvaldības dzīvokli un lūgums šo jautājumu virzīt uz domesēdu lēmumu pieņemšanu, atzīt minēto personu par tiesīgu īrēt pašvaldībai piederušas dzīvokļu telpas un iekļaut minēto personu vispārējās kārtas reģistrā ar kārtas numuru 30. Paldies, vai ir jautājumi? Nav. Balsosim, lūdzu. Visi nobalsojuši. Slēdzu balsošanu. Jautājums arī skatīts. Pie, 7. dienas kārtības jautājuma par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu personai. Rita, lūdzu, ziņojiet. Arī ir saņemts iesniegums par iekļaušanu reģistrā un dzīvojamās platības izīrēšanu arī daudzbērnu ģimenē, kurā dzīvo īpašumā, kurš pieder citai personai. Ģimene vēlas īrēt pašvaldībai piederušu dzīvojamu telpu. Lūgums atzīt minēto personu par tiesīgu īrēt pašvaldībai piederušas dzīvojamas telpas un iekļaut minēto personu vispārējās kārtas reģistrā ar kārtas numuru 31. Vai būs jautājumi kādi? Nav. Tūlīt būs iespēja balsot par šo jautājumu. Lūdzu. Jā, 6 nobalsojuši, slēdzu balsošanu, 6 par. Tad jautājums arī izskatīts un pieņemts. Tā, un pārējām pie pēdējā dienas kārtības jautājuma. Tas ir informatīvais ziņojums par pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā un dzīvokļu īri par mūsu šī gada pēdējo ceturksni. Ziņo Rita, lūdzu. Jā, jūs redzat šos cipariņus, jā. Šie cipari bija uz 18. decembrī. Brīvo dzīvokļu 17, bet 12 no tiem jāremontē. Viens remontējas pušā, viens ir rezervēts ģimenei, 2 dzīvokļi bez ērtībām, vienā dzīvokļi brīvā, viena istaba. Tālāk jūs redzat pār reģistriem, jā, kopā 93 uz 18. decembrī, 93 personas ģimenes reģistros. Jā. No gada sākuma 23 dzīvokļi ir izīrēti. Balsosim par to, ka pieņemam zināšanai šo informāciju.
ņemt vērā. Tā. Jā, 6 par. Slēdzu balsošanu. Un līdz ar to mūsu komitejas sēde ir slēgta. Paldies par darbu. Tā laikam bija pēdējā šajā gadā. Un tagad pareizi aizvērt slēgt sēdi.